jūs varat lejā komentārā atstāt sevi interesējošo jautājumu, un es atbildēšu uz pilnīgi visiem komentāriem, kuros būs izteikts jautājums. Čau visiem šajā vakarā, rītā, dienā, vienalga, kad jūs šos skatāties, un ir pienācis laiks, kad man ir jauns video. Es vēlos jau iepriekš jums pabrīdināt, ka pie manis noteikti ballīte, precīzāk sakot, ļoti interesanta ballīte, kurā izklausās pagaidām, ka galvenais mērķis ir mocīt keķi. Un tāpēc fonā būs trokšņi, un ja jūs dzirdat kādus izsaucienus vai kritienus vai vārdus, tad neuztraucieties, klausieties manī, bet izklausās, ka tagad viņi pieklus, varbūt. Bet šīs nedēļas video es izvēlējos zvanīt cilvēkiem un pajautāt, kas viņiem nepatīk manī, jo varbūt tas ir tas, ko es uzzinot varu mainīt sevī. Ja, protams, piemēram, vairāk cilvēki domā, ka viņiem nepatīk mans zeķu bikses, tad es metīšu viņus ārā, jo vairākiem cilvēkiem nepatīk, bet piemēram, ja vienam cilvēkam nepatīk mans pirksta naks, tad es viņu negriezīšu nost tikai ar vienu cilvēku. Mans pirmais upuris būs Sindijā. Sindijā. Halo? Jā. Čau, kur tu biji pazudusi? Es nebiju klāt pie telefona. Jā, tu vienkārši man negribēji celt. Ko? Tu vienkārši man negribēji celt. Jā, var arī tā teikt. Paldies tev. Labi, tajā sakarā jautājot, es gribēju pajautāt, kas tev manī nepatīk? Sāk godīgi. Es nezinu. Tu zini, tikai negribu teikt. Neslēp. Nav tādas lietas, ko es tagad varētu pateikt. Tu vari. Es zinu, es tev uzticos bez banāniem, lūdzu. Nav īstais laiks tā. Tu sēdi toaletē vai gatavojies? Nē, es taisos uz kalna. Es arī gribu jā, jums tur saguldā kalns, es šodien skatījos, es arī gribu. Jā. Bet vienalga, nē, es gribu zināt 3 lietas, kas to manī nepatīk. Es nevaru tagad piedot. Tu man gribi padarīt iedomīgu? Nē. Izklausās. Tu man tagad sāpināji. Labi, es tiešām nevaru tā. Labi, čau. Nākošais būs Elvis Edgars. Vai jūs atceraties viņu no Randiņa un no Bean Basil Challenge? Zinu, ka jūs atceraties. Tāpēc smenam viņām. Cerams, ka viņš pateiks kaut ko par mani. Saprot, ka neviens man negrib aizvainot. Tas pārāk jaukas. Jā, lūdzu. Čau, halū, čau. Halū. Ko tu dari? Stāv kājās. Kāpēc stāv kājās? Es tāpatās, es piecēlos. Kas tā manī nepatīk? Stāsti, atklāji šobrīd. Šis ir tas brīdis, kad tu man vari savraudināt un es tev prasu. Kas tev? Kas man tevī nepatīk? Jā, stāsti. Pirmkārt. Es gaidu. Tā, ar ko lai sāk? Pagaid, es paņemšu kabatas lakatiņu. Es neskatos, nē. Vienīgais, varbūt mīnus varbūt tas, kad, es atceros ar savu vārdienu un bija 13 gadus zvans no tevis tugulī. Es teicu, nē, vairs jau nē. Tas vienīgais, ka tu esi tāda negaidām, tas nebūs pat slikts, bet tas ir tā, tu esi ļoti neparedzams, tu vari jebkurā brīdī pazvanīt. Tagad arī es nebiju domājis, ka tu man zvanīji. Es vispār pat nebiju tādu tā kā noskaņu, kad es sagaidīšu no manis zvanu. Jauki. Bet tev nebija man jāsaraudina no prieka, bet no bēdām. Tad tu nevari neko pateikt, kas tev manī nepatīk, man ne? Nē, viss ir kārtībā. Labi ir. Tad paldies tev. Labi. Atā. Es visiem patīku. Tik neiedomīgi. Trešais upuris ir Annīta. Viņa no maniem pašiem pirmajiem video, man liekas, tēt viņa nav kādu laiku bijusi manos video. Tā sarkan galva, sarkan matēnā. No 7 Second Challenge, tas ir vispopulārākais, laikam. Tiešām varētu ļoti daudz ko pateikt, jo mēs esam ļoti sen jau pazīstamas. Jā. Čau! Čau! Ko dari? Kad datora? Kas tā manī nepatīk? Stāst tagad.
saraudini mani. Tu tiešām tev gribi sakt. Nu, Bija ātrāk jāapsaka, lai es uzrakstu sarakstu. nu, Vajag ļoti ātrāk vainojies par lietām. tas man pašai bez jārā sevi. Es zinu. Tas savā ziņā diezgan ietaupīgi. Labi. Nu labi, man pietiks. Pārāk daudz informācijas. Nē, ir labi. Savā ziņā piekrītu gan drīz visam. Paldies tev. Tad jau tiekamies. Tad jau laikam uz vēlākā. Jā, labi, davai. Čau. Tā. Nākamā būs Ieva. Neviens viņu nesauc par Ieviņu. Labi, Ieva no maniem video, kur viņa bija Aliešu challenge. Labi, tātad zvanam. Starp viņu pacels, jo viņa brīžiem ir ļoti aizņemta. Halo, Čau! šī varība. Es, vienkārši gribēju uzzināt lietas, kas tev manī nepatīk. Man jau ir kabatlakatiņš, tā kā tu vari sākt. Man tevī nepatīk. Tas, ka tu bieži apvainojies, tas kā tu apvainojies. Labi. To es zinu pati, jā, tas ir ļoti liels. Man nepatīk tas, ka tu bieži kaut ko pārkroti. Jo, jā. Man vajag grūti jautājums. Nav nemaz tik grūti. Es neesmu tik forši. No tiem nestatēs, jo es nezinu, kas man tevī nepatīk. Ai. Man tevī nepatīk. Kas man varētu nepatikt Amandā? Vai kas tev nepatīk Amandā? Un manai mammai patīk viss, man arī. Labi. Paldies jums. Ja es kaut ko atcerēšos, tev uzrakstīšu. Ok, labi sarunāts. Labi. Labi? Jā, labi. Davai. Labi, davai, Čau. Tātad mans pēdējais šī vakara upuris būs Santa, kuru jūs zinat no vairākiem maniem video, piemēram, spēle bez burtas, dzīvnieku imitācijas skaņas vai nezinu, kā viņu sauc. Viņa vēl bija 10 veidi, kā pateikt nē, un vēl nav vairāk, laikam, citos video. Bet zvanam viņai. Halo! Jā. Čau! Čau. Ko dari? Ēdu. Lietas, kas tev manī nepatīk un saraudina mani. Man droši nepatīk tas, ka tev nepatīk, ka tev iet cilvēki kaut labajā pusē, un man droši besi ārā tas, ka man vienmēr jāpiet otrā pusē, bet man droši nepatīk tas. Man patīk, ja man cilvēki iet labajā pusē. Man nepatīk daudz vairs tevī, tas vienkārši briesmīgs cilvēks. Stāst vēl. Jā, un tev ir pārāk zaļa mata. Un tev ir liela mute. Jā, tev ir ļoti liela mute. Pagaid, liela mute burtiski. Es domāju, es tur varētu iebāzt kāds 20 banānus. Bet, Jā, Dīgs man besīgi, ka tu esi vienmēr pārāk aizņemts, tad nekad neatbild zīziņām. ja tu man nekad nerakstīji, nē, Nekad neatbild zīziņām. tu man vienreiz tikai uzrakstīji īsi šajā gadā. Tu tā neatbildēji? Tas gan, bet vēl kaut kas? Es tev varu mēģināt saraudināt smejoties. Nē, nevajag. Nesanāca, vai ne? Nē, šodien man nav tāds garstāvoklis, man jau te viss ir sabojājuši viņu. Sakot nepatīkams lietas. Ok, labi, davai, paldies tev. Man dzies gaļas ētīšu, ja? Labi apetīti. Davai. Vai čūdāt? Es cenšos grūti. Labi, davai. Jā. Jā, čau. 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 Cik man ir forši draugi, mani. Tas bija arī viss, un ja jums patīk šis video, tad jūs droši varat nospiest laiku, un tā kā nākamais būs Q&A atbildes uz jautājumiem, tad jūs varat lejā komentārā atstāt sevi interesējošo jautājumu, un es atbildēšu uz pilnīgi visiem komentāriem, kuros būs izteikts viens jautājums, un tad jau tiekamies nākamā svētdien.
Davai, nenosalstiet. Čau!